Doktora Ieva Erciņa, es pārstāvu Latvijas ginekologu un dzemdību speciālistu asociāciju. Ir vesela grupa pacientu, kas ļoti intensīvi piekopjot higienas pasākumus, noveda sevi līdz tādai situācijai, ka viņām veidojās disbakteriozes izmaiņas maksas kļotādā, un kad tur nedzīvo vairs neviena dzīva laktobaktērija, bet tur ir jaukta flora gan no taisnās zarnas, gan no urīnceļiem un ādas, un šīs pacients noteikti agrāk vai vēlāk ātri nokļūst ārsta kabinetā. Saslimšanas konstatēja ginekologs, bet pacients, kurus kādreiz dzīvē ir piedzīvojuši vai nu bakteriālās vaginozes epizodu vai arī sēnītes, viņas ļoti bieži arī pašas šos simptomus ļoti ātri atpazīst. Maksas sēnītē ir ļoti klasiski raksturīga dedzināšanas sajūta un nieze, un bakteriālai vaginozei savukārt ļoti izteikti nepatīkams aromāts. Principā tas prasa vizīti pie doktora, ja mēs esam šos simptomus jau arī sajutuši un sapratuši, ka patoloģija ir iestājusies. Slimība ir notikusi, tad jums vajadzētu, protams, griezties pie ārsta, bet tāpēc ir svarīga šī profilakse, lai mums nerastos šāda veida problēmas. Un, piemēram, intīmā higiēna ir ļoti, ļoti būtisks aspekts šās profilakses pasākumos, lai mums būtu normāla maksas vide un veselīga maksas vide. Tas tiek ārstēts ar antibakteriāliem vai precēnīšu medikamentiem atkarībā no saslimšanas veida, bet tas prasa vidēji aptuveni nedēļu līdz 14 dienas, kamēr viņi atgūst pavisam šo klīnisko uzlabošanos, kad viņi jūt, ka tiešām šie simptomi ir pārgājuši vai pazuduši vispār.